Sveiki visiem! Šodien ķersimies klāt kam patiešām revolucionāram. Kaut kam, kas pilnībā maina spēles noteikumus investīciju pasaulē. Un runa ir par reālās pasaules aktīviem, vai īsāk RVA. Tā ir tehnoloģija, kas, varētu teikt, būvē tiltu starp digitālo un fizisko pasauli. Būtībā mēs redzēsim, kā notiek visas pasaules tokenizācija. Aizdomāsimies, vai ir bijis tā, ka skatoties uz kādu luksusa kurortu, varbūt pat aviolīniju, ir ienākusi prātā doma, ja man tikai piederētu maza daļiņa no tā visa. Lielākajai daļai no mums tas, protams, paliek tikai sapņu līmenī, un jautājums ir, kāpēc? Atbilde ir diezgan vienkārša, jo tradicionālo investīciju pasaule bieži vien ir ar ļoti cieši aizslēgtām durvīm. Varētu teikt, ka tradicionālās investīcijas ir kā tāds ekskluzīvs klubs. Lai tiktu iekšā, vajag milzu naudu, pazīšanās, varu sakot, augstas ieejas barjeras. Bet lūk, RVA solījums ir šo visu sagriezt kājām gaisā. Iedomājieties pasauli, kur nav nepieciešami miljonu vērti sākuma kapitāli, kur nav dārgu starpnieku, kas paņem savu daļu. Pasauli, kur piekļuva ir visiem. Labi, tātad. Kāpēc tad tām lielajām iespējām vienmēr ir tik lielas sienas priekšā? Galvenais iemesls ir tā sauktā investoru barjera. Un tagad mēs ienirsim dziļāk, lai saprastu, kas tieši ir šie šķēršļi un, protams, kā jaunās tehnoloģijas tos sāk lēnām, bet pārliecinoši nojaukt. Piemēram, iedomājieties šādu situāciju. Jūs, teiksim, ar 19 draugiem nolemjiet kopā nopirkt kādu foršu īpašumu. Tikai iedomājieties to juridisko papīru kalnu. Akcionāru līgumi, kooperatīvi, tas būtu īsts murgs, vai ne? Tieši šo problēmu RVA atrisina. Tā vietā, lai mocītos ar sarežģītām juridiskām struktūrām, viss īpašums tiek pārvērsts vienkāršos, viegli tirgojamos digitālajos tokenos. Bet, kā jau teicu, situācija mainās. Un RVA ir tieši tas tilts, kas savieno divas līdz šim šķietami nesavienojamas pasaules. No vienas puses blokčēdas tehnoloģija, no otras ķieģeļi, java, reāli taustāmi aktīvi. Šis savienojums paver durvis uz iespējām, par kurām agrāk varējām tikai sapņot. Kas tad īsti ir RVA? Ja runājam pavisam vienkārši, tas ir kā digitāls īpašuma apliecinājums, kaut kas līdzīgs zemes grāmatai, tikai blokčeinē. Un pats labākais, tas ļauj jebkuru reālo aktīvu, vai tā būtu viesnīca, biroju ēka vai pat vēja parks, sadalīt tūkstošiem vai pat miljoniem sīku daļiņu, un katru no šiem daļiņām var brīvi nopirkt un pārdot. Un kā tas process notiek? Patiesībā konceptuāli tas ir ļoti vienkārši. Pirmais solis ir reāls, fizisks aktīvs, teiksim viesnīca. Otrais solis – šī viesnīca tiek juridiski piesaistīta digitālam tokenam blokķēdē. Un trešais pats aizraujošākais solis – šis viens lielais tokens tiek sadalīts, teiksim, miljona mazās daļiņās. Un jā, tieši tā, ik viens var nopirkt kaut vienu mazu daļiņu un kļūt par šīs viesnīcas līdzīpašnieku. Vienkārši pamēģiniet iztēloties. Sēžot mājās uz dīvāla, paņem telefonu un nopirkt, teiksim, 1 kvadrātmetru no savas mīļākās viesnīcas kaut kur siltajās zemēs. Un jau nākamajā dienā sākt saņemt ienākumus no šī kvadrātmetra. Tā nav zinātniskā fantastika. Tā ir realitāte, ko RVA padara iespējamu. Labi, teorija ir skaidra. Bet kā tas viss darbojas dzīvē, praksē? Tagad apskatīsim vienu konkrētu piemēru. Platformu, kas ne tikai tokenizē reālus aktīvus, bet ir izveidojusi veselu jaunu ekonomikas dzinēju. Sistēmu, kas ir būvēta tā, lai būtu daudz godīgāka pret visiem iesaistītajiem. Un te ir pirmā lielā atšķirība. Ieejas biļetes šajā ekosistēmā ir NFT. Bet aizmirstiet visu, ko zinājāt par NFT kā parastām bildītēm. Šeit tas ir daudzfunkcionāls rīks. Varētu teikt, tā ir personīgā digitālā naudas spiede, kas nepārtraukti ģenerē jaunus tokenus. Tas vairs nav tikai mākslas darbs, tas ir aktīvs, kas strādā jūsu labā. Labi, bet kas tad balsta šī tokena vērtību? Kas ir tāda dzinēja degviela? Lūk, te slēpjas pats galvenais. To nedara spekulācijas. Vērtību nodrošina 14 dažādi reāli ienākuma avoti. Tie ir ienākumi no nekustamā īpašuma nomas, no debitkartu komisijām, biržas operācijām un vēl. Vārdo sakot, tā ir īsta, taustāma nauda, kas ieplūst sistēmā un ceļ tokena vērtību. Viss izklausās lieliski, bet ir viens liels bet, kas vienmēr pastāv kripto pasaulē. Proti vaļi.
Lielie spēlētāji, kas var vienā mirklī sagraut tirgu. Kā šī sistēma tiek ar viņiem galā? Tā ir savs slepenais ierocis, un to sauc par pretvaļu sistēmu. Paskatīsimies, kā tā darbojas. Iedomājieties, ka sistēmā ir iebūvēts drošinātājs pret alkatību. Tas darbojas šādi, kad NFT ģenerē tokenus, viedais līgums tos neļauj uzreiz visus pārdot. Nē, tas automātiski 12 mēnešu garumā pakāpeniski pārdot šos tokenus tirgū, un pēc tam, kad tie ir pārdoti, tie tiek sadedzināti, izņemti no apgrozības uz visiem laikiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka neviens nevar pēkšņi izgāzt tirgu milzīgu daudzumu tokenu un nosist cenu. Būtībā tas ir iebūvēts vairogs, kas pasargā ikvienu sistēmas dalībnieku. Tirgus sabrukumi, ko izraisa viens liels spēlētājs. Šeit tas vienkārši nav iespējams. Punkts. Un te ir vēl viena ļoti gudra lieta. Daudzi bieži domā, esmu nokavējis vilcienu, nav jēgas iesaistīties. Šeit ir citādi. Sistēma ir izstrādāta tā, lai būtu godīga gan pret tiem, kas pievienojas agri, gan vēlu. Varētu to salīdzināt ar maratonu. Agrīnie dalībnieki saņem vairāk tokenu, bet to vērtība aug lēnāk. Vēlākie dalībnieki saņem mazāk tokenu, bet to vērtība jau aug daudz straujāk. Un rezultātā kopējā peļņa izlīdzinās. Tā ir sistēma, kas veidota ilgtermiņam. Labi, esam noskaidrojuši, ka sistēma ir stabila un godīga. Bet tas vēl nav viss. Ir vēl viens mehanisms, kas ļauj pašai kopienai, tā teikt, ieslēgt turbopogu un pacelt tokena izaugsmi, teiksim tā, hiperātrumā. Šo mehānismu sauc par sadalīšanas pātrinātāju. Un ko tas dara? Ar kopienas balsojumu var uz 30 dienām apturēt jaunu tokenu radīšanu. Pilnībā. Bet kamēr jauni tokeni netiek radīti, automātiskā pārdošana un sadedzināšana turpinās. Kas notiek ar piedāvājumu? Tas dramatiski samazinās. Un kas notiek ar cenu, kad piedāvājums krīt, bet pieprasījums paliek? Jā, tā burtiski uzšaujās debesīs. Un, lai saprastu šī mehānisma spēku, paskatīsimies uz 5 gadu prognozām. Bez šī pātrinātāja tokena cena varētu sasniegt ap $190. Normāli. Ja kopiena nobalso par vienu šādu sadalīšanu gadā, cena varētu uzkāpt līdz 18,000. Iespaidīgi, vai ne? Bet, ja kopiena izlēm to darīt 2 reizes gadā, tad mēs runājam par potenciālu sasniegt $33 miljonus. Jā, jūs dzirdējāt pareizi, 33 miljoni. 33 miljoni. Tas nav viena cilvēka lēmums. Tas ir skaitlis, ko var sasniegt kopiena, strādājot kopā. Labi, ir skaidrs, ka šī konkrētā sistēma ir ļoti pārdomāta. Bet atkāpsimies soli atpakaļ un paskatīsimies uz kopainu, jo šeit stāsts ir par kaut ko daudz lielāku nekā tikai viens tokens. Šis ir stāsts par to, kā varētu izskatīties īpašumtiesību nākotne. Tad ko no šī visa paņemt līdzi? Pirmkārt, tā ir augstvērtīgu aktīvu demokratizācija, piekļuve visiem. Otrkārt, tā ir sistēma, kur peļņa tiek sadalīta godīgi, nevis koncentrējas dažu cilvēku rokās. Treškārt, vara ir kopienas, nevis korporācijas rokās. Vārdu sakot, tā ir vīzija par ekonomiku, kurā uzplaukt var visi, nevis tikai daži izredzētie. Ir tāds teiciens, kas ļoti labi raksta atšķirību, proti, ka tradicionālajā kripto pasaulē bieži vien visi strādā, lai viens cilvēks kļūtu par miljardieri. Šis modelis savukārt ir veidots ar pilnīgi citu domu, lai nodrošinātu, ka labklājībā var dzīvot visi sistēmas dalībnieki. Mērķis nav viens liels uzvarētājs, bet gan kopīga uzvara. Un nobeigumā viena doma pārdomām. Ko, ja nākamais lielais investīciju vilnis nebūs saistīts ar kārtējo digitālo kodu vai abstraktu ideju, bet gan ar kaut ko pavisam reālu? Ar daļiņu no pasaules, kuru mēs redzam sev apkārt katru dienu. Šķiet, ka šī nākotne ir daudz tuvāk, nekā mēs domājam.